21. gadsimta sākumā Igaunijas sporta žurnālisti izvēlējās mūsu 20. gadsimta labākos autosporta un motosporta sportistus – F1 braucējus Tomas Napa un Endela Kīse. Viņi kļuva par pirmajiem dalībniekiem Momu slavas zālē. Nākamie dalībnieki bija mūsu gadsimta labākie pensionējušies sportisti – Tanel Leok un Marko Mērtin. Slavas zāles autogalerijā ir Endela Kīse pirmdienas auto, Volvo, kuru viņš iegādājās kā atmiņu no saviem motocross pasaules čempionātiem. Daudz viņa konkurenti tajā laikā pasaules motocross trasēs izmantoja privāts Volvo automobīļus. Viens no viņiem piedalījās vienā no pasaules bīstamākajiem sporta veidiem, bet viņi arī aizsargāja savus ģimenes, braucot ar pasaules drošāko automašīnu. Endels Kīse teica, ka viņš toreiz domāja, vai kādreiz arī viņam būs iespēja braukt ar Volvo, un viņš sagaidīja šo brīdi. Momu galerijā ir arī Tomas Napa Estonia 21 sacensību mašīna, ar kuru viņš ieguva lielāko daļu no saviem tituliem, tostarp sadarbības kausa vārdā nosaukto Austrumēropas čempionātu. Un turpinot ar nākamajiem Momu izstādes slavas zāles eksponātiem, kur ir auto no dažādiem kategorijām, Subaru Impreza bija Igaunijas autosporta asociācijas organizēto ralliju oficiālais un leģendārais nulles auto, ko vadīja Mareks Tome un Tirgirs Noguls. Šī automašīna guva lielu uzmanību un fanu cieņu pateicoties ātrai un ļoti drošai braukšanai.